uzstājies arī Somijā, un pie tam tiešām jāatzīmē tas, ka ja vienreiz šis orķestrs ir bijis kādā no valstīm, tad tiek uzaicināts vēl, un acīm redzot arī Maskavas šīs instances nav varējuši neko daudz iebilst, jo mūziķi bija disciplinēti, nekādas pretpadomu izliecienus viņi neradīja. Viss bija ļoti korekti, un tādēļ arī arvien vairāk viņi arī devās šajos ceļojumos. Te mēs redzam avīzes izgriezumu, kas arī ir nonācis pie mums, un varētu teikt, ko mums var dot tāda recenzija kopa pie tam svešās mēlēs, lai gan jāatzīmē uzreiz, ka ir arī diezgan daudz šo tulkojumu, kas ir pievienot līdz. Bet te mēs atkal redzam to ainu. Mēs redzam, kā Rietuma Eiropa izturās pret vienu padomju kolektīvu, kā viņu vērtē un no kādiem aspektiem. Un te jāsaka, ka tās recenzijas nav absolūti viennozīmīgas. Ir, protams, slavenāts gan orķestra spēja ļoti virtuozi spēlēt, par stila izjūtu, ir ļoti slavinošas, pārsvarā ir slavinošas šīs recenzijas, bet tomēr mēs, īpaši somi un arī austriešu muzikoloģi vai dzīves vērtētāji, mūzikas dzīves vērtētāji tajās zemēs, viņi atzīmē, ka tā tomēr ir padomju skola, kas laužas ārā no šī orķestra spēles. Un, te tiek atzīmēts, ka vecklasiski tiek spēlēts skaļi, ātri, lipīgiem štrihiem, kas, protams, ir tādas jau muzikālas nianses, bet tomēr tiek vērtēts diezgan stingri šis sniegums, lai gan kopumā, protams, tas ir ļoti atzinīgi kopumā vērtēts. Vēl ir viena nianses, ka kopā te mēs redzam vēl dažas programmiņas, kopumā var teikt, ka orķestra sniegums ir arī tādēļ ļoti uzteicoši. Mocerteumā viņi ir spēlējuši arī vēl viena recenzija, vēl no koncertiem, un te jau ir viss šis it kā vākums kopumā, bet kamerorķestrs muzicēja ar saviem solistiem, respektīvi no vidus, jo šeit bija Valdis Zāriņš, bija ļoti daudz vēl citu mūziķi, Juris Madrēvičs un daudz citu autists, kas spēlēja ar orķestru, bet viņi ņēma līdz arī klišām, ņēma Ilzi Graubiņu, arī parādīja mūsu izcilos solistus kopumā. Un, tad, protams, rezumējumā, kā es varēju izvērtēt pēc viss tā, ko es paspēju izskatīt, jo tas arhīvs ir diezgan liels, vēl arī nav apstrādāts un krājumā nodots. Bet, kas pēc manām domām veicināja to, ka šim orķestram bija īpaša loma un vieta ne tikai Latvijas mūzikas dzīvē, ne tikai Padomjas Savienībā, kur viņi ļoti, ļoti augstu vērtēja, bet arī ārzemēs. Tātad pirmkārt šis profesionālisms, jo es domāju, ka tāda mūziķa izlase, kā bija šajā orķestrī, diez vai pat citur kaut kur bija. Arī tā jaunā pieeja muzicēšanai, ka tā nebija rutinēta, tās bija jauns kolektīvs ar jaunām vēsmām, ar repertuāra meklējumiem, un tas piesaistīja arī publiku, jo parasti šie kameru mūzikas koncerti bija arī apmeklēti. Interesants repertuārs, interesanti mūziķi, ļoti spēcīgi, gan piesaistīti, arī bija sadarbība ar šiem mūziķiem startautiski un tā tālāk. Un es domāju, ka arī liela nozīme bija Tovija Livšķica personīgajiem kontaktiem, kas sākumā bija visvairāk viņam saistīti varbūt ar Padomjas Savienības mūziķiem, bet pēc tam jau iepazīstoties tuvāk, attīstot šos kontaktus, izvērsās arī plašāk un tādēļ bija iespējama šī spilgtāka kolektīva pelnītā parādīšanās arī pasaulē. Te, protams, būtu vēl gari jārunā par to, kāds liktenis tad piemeklē vēlāk šo kolektīvu, bet varu tikai teikt vienu, ka šī kamerorķestra
20 gadi, vairāk 30 gadi, ko viņi deva Latvijas kultūrai, tā, protams, ir neatņemama, ir palikuši ļoti daudz ieraksti, un es domāju, ka šis kolektīvs ir pelnījis, lai viņu devumu izvērtē un tiešām veic ļoti nopietnu pētījumu. Mans pētījums ir tikai ieskats šajā virzienā, bet viņi būtu pelnījuši to, ka viņus arī atceras kā ļoti spilgtus mūziķus. Tagad viņi darbojas arī ļoti aktīvi, kur nu kurš arī visā plašajā pasaulē. Daži, protams, ir pensijā, jo gadi ir pagājuši, bet tā ir ļoti spilgta labs puses mūsu mūzikas vēsturē. Paldies jums par uzmanību!